Kā jau pieminēju iepriekšējos videos, ka apskatīsimies arī uz Sauli caur teleskopu. Nu, iegādājāmies saules filtru un tagad var lūrēt iekšā. Diemžēl kamera ir ļoti veca. Jaunās kameras man vairs nav, bet drīz būs. Tā kā šitais video fails nav pats labākais. Un pirmā reize, ka vispār skatos uz Sauli. Tā kā baigi labais prieks bija. Rītīgs prieks, ne? Nu jā, grūti filmēt, zin kā. Nav nekādas oriģinālās astronomijas kameras. Mēģinu to kameru pielikt pie eyepiece vienkārši. Un tu varbūt pamanīji, ka uz Saules ir pleķi. Vienu pleķi var redzēt. Jā, jāpieregulē mazliet. Nu, mēs skatāmies uz vistuvāko zvaigzni. Bija baigi interesanti. Tagad tik vajadzēs ilgi filmēt un skatīties, cik pleķi parādās, cik tā melnā pleķi parādās, un vairāk vai mazāk, vai viņi mainās. Tā kā plāni tādi novērot Sauli, kā tā virsma mainās viņai. Nu, te dabūju labāku bildi. Nav kvalitātes, diemžēl. Būs nākamreiz. Ne nākamreiz, bet citreiz. Nu jā, vēlreiz jāpiemina, ka nesalīdzinājumi, pavisam nesalīdzināmi. Jā, ar aci skatās. Ļoti skaisti. Ar aci redzēju kādus 20 melnos plankumus. Tur, kur ir tās zemās temperatūras. Nu labi, pietiks šodienai. Čau!